Vājais punkts ir Reinams. Es runāju ar Rimšēvicu. Es saku, Ilmā, tad tu vismaz pagarinās to kredītu jūnijā. Viņi saka, to kredītu viņi pagarinās. Tad to pietiks tikai līdz jūnijam. Tas nozīmē, ka viņiem tagad uz 10. māju ir jābūt visam saskaņotam fondu. Jo 10. māju viņi aizbrauks. Un ja viņi aizbrauks bez saskaņojuma, tad ir finišs. Tas viss ir sūds. Tas, ko viņi tur domā, tur atbrauc tādi, kam patīk ņirgāties. Ja? Viņi tādi ir, ja? Viņam tāds uzdevums. No sākuma bija Vācijas, tas labāks veids bija. Tad nomainīja viņu uz Angliju. Ja? Tas, protams, zin kā Anglis. Ko tu no Angļu gribēt? Viņš paskatās savu struntu ekonomiku, kā viņam tur 12% deficīts un ielīdzi parādos un drīz vispār tur viņam, defaults būs ātrāk nekā mums. Nopircis visu banku, visas bankas nopircis. RBS, Royal Bank of Scotland, visi nopircis. Viņš ir nopircis visu lielo banku. Zin, cik viņam bija zaudējumi 28 miljardi banka. Valdība jau tup iekšā Royal Scott, viņi tup iekšā, ja nevaldos, viņi tup iekšā Barklejā, viņi tup visur jau ir salīduši. Ja? Un zin kā viņš dara, viņš tikai laiž parādzīmes ārā. Un tik tā es parādu augšā, viņš saka, mums ir maz parādu 40%, Beļģijā 100%, un tik laiž un dragā, ja? Nu labi, tas pa viņiem. Zin, kas bija interesanti Eģiptē? Tu esi Eģiptē bijis? Jā. Bet viņi laiž, ka viņiem ir 100 miljoni iedzīvotāji. Es domāju, ka viņiem ir 85 apmēram, ja? Oficiāli bija 72, pirms 5 gadiem. Es neticu, ka 100. Bet zini, kādiem ieņēmumiem? Tad paskaties. 6 miljardi no Suecas dolāru. 4 miljardi no naftas pārdošanas un 1 miljards no turismu. Un šita nemuldē tev. Tu netaisi te nekādas reklāmas par kaut kādu turismu šeit. Tad tu esi idiots pēdējais un to dari, jo šī nav tā vieta, kur turistam braukt. Ja? Te pēdējie turisti, kas brauc, kamēr bija augsta Anglijas mārciņa. Šis tie dzērāji visi, kas te brauc, zerstējās un pa tiem krogiem tās meitas tur tvarstīja. Ja? Reāli. Māciņi nokrit pa 50% pret dolāru un pret eiro pa 28%. Tāpēc jau nav vairs šitie dzērāji. Viņiem baigi dārgi iznāk braukt šeit. Viņš atnāk tev uz krogu viesnīcā, viņš ir šļups. Jo gadu laikā māciņi nogāzās. A bez tiem, varbūt ar kuģi atbraukt garlaicīgi. Šitie skandināvi, kam tur ir vēl trakāk, tur Boring North, ja? Viņš tā, bet te nav. Kurš te pasaka, kāds ir turisms? Ko te muldēt? Multijā tur ciet ir. Nē, var, protams, stāstīt visiem, ka mums te ir forši gaisa, jo odi daudz. Zin, ko Paņķis kādreiz teica? Tiem ārzemniekiem. Viņi aizbrauc uz laukiem, tu saka, ko stod baigi. Viņš saka, tas ir ekoloģiski, te visi jums tur strunti odi nav. Mums sabeigt ekoloģiju, mums te ir oti. Jā, vecīt, beidz. Davai nevajag. Un te vajadzētu sniegt tā kā Holandē. Tu daudz esi redzējis, kas uz Holandu brauc, uz Rotterdamu, tā teikt, turistu. Daudz? Uz Amsterdamu vēl brauc, tāpēc, ka tur ir tā pīpešana un tur tās sarkanie lukturi, ja? Bet Rotterdamā tur turisti nav, tur ir ciet, tur ieradies, tur ir doki, osts, 300 miljonu apgrozības. Un to viņi arī dara, ja? Vai, teiksim, daudz tu esi redzējis Kopenhāgenā turistus, vai Tivoli, cik tur ir, 10. daļa no Mežparka. Tāpēc, ka, turisti ir Eģipte, Turcija, viss tur, kur ir kaut kas, un ko tu viņam cedos, tā ir atšķirīgs kā temperatūra ārā, Tikam te ir 10 grādu augstāks nekā mēnesi atpakaļ, pareizi? Tā ir, jā. Ko runāt vēl? Pa kādu pasūtījumu var vispār runāt? Nemuldēt. Vai? Es jau brīdi iedomājos, ka tādi veci cilvēki var braukt, kur ir mērens klimats, kas netur karstumu, kam nevajag nekādu nakzīvu, kam vajag tādā mērenā klimatā, pastaigāt klusi mierīgi, kādu vientuļu veci cilvēku vai pārīši, tādu pār 60 manos gados jau. Kam neko vairs nevajag, ja? Bet, lai tādu servisu piedāvātu, tad vajag bišķi citu civilizācijas līmeni. Tā vajag klusuma, kārtība, precizitāte. Punkts punktā ēdienu, viss kluss, mierīgi. Neviens nebļausās, neviens nebrauc ar mašīnām, tur nebrauc, ģis judā tur, jā. Tas tāda mums, protams, vēl nav. Lūk, pa Eģiptu runāt, parēķini. Ja viņi 85 miljoni, ieņēmumi viņiem ir 11 miljardi dolāru. 1 turismu, 4 naftas, 6 Suecas, ko paši viņi neraksta. Plus es pieļauju, ka maksimums viņu nodokļos samaksā 4 miljardus. Vairāk noteikti, viņiem zemē nodokļi. Rēķini kopā viņiem ir 15 miljardi dolāru. Uz apmēram 80 miljonu cilvēkiem. Mums, kas ir visnabadzīgākā valsts pasaulē, kur te ir vispār Armagedons iestājās, kur jāmirst nost. Mums ir budžets, tikai budžets, 10 miljardi. Mums ir 5 miljardi lati. Tas ir tikai budžets.
10 miljardi un 2,5 miljoni. Ja tu izdali 10 uz 2,5, tu dabūni cik? Tu dabūni apmēram 4, pareizi? 4. Bet ja tu padali izdali 15 miljardus uz 80, cik iznāk? Vēl elementāri 0,1, 15 uz 80, 0,1, 8, 7, 0, apmēram 16, ja? 4, tagad 4 izdara uz 0,16, cik ir? Un tā parēķina. Ja tu 4 izdala uz 0,16, ir kaut kur pie 30. 27. Un tad uz vienu cilvēku ieņēmumu, ja, mums un izdevumu, ir 27 reizes vairāk nekā Eģiptē. Un pārtraukt mūdēt, ja, par to, ka mēs esam te. Mūdēt, pārtraukt. Tā elementārs tāds salīdzināt. Tā, viss, punkts. Nu, labi. Ir vairāk pozitīvas tomēr lietas. Čīkstēšana. Es atcīt interesanti. Es biju Eģiptē un es braucu tā. Kamēr vējš braucu uz surfingu, jo es tā iznācu ārā un uzreiz bija surfklubs franču. Man bija Latvijas 4 zvaigžņu ēšana, viņš tur notika vēderi, es sabeidzu. Iznāk ārā un uzreiz ir franču surfklubs. Es tā tikko momentāli dēlu ārā, pārējais man bija līdzi. Braucu pa vēju, tikko vējš beidzās, es uzreiz Ahmed, ūdens leps ārā. Tā kā tas man apnika, es jau 3 reizes atbraucu nonirtu kārtīgi. Ja? Tur forši nirt, tur ir labāk. Es esmu nirs visā pasaulē, tur ir vērts. Viss. Bet es tev pateikšu, kur ir tās pozitīvās lietas. Tās pozitīvās lietas ir tādas. Daudz viņas nav, bet viņas ir. Pirmā lieta ir tāda, ka finanses sistēma nav sabrukusi Eiropā. Viņa arī reāli nav sabrukusi Amerikā, bet Amerikā viņi tomēr no Lehman Brothers un no Bear Stearns tur viņi tomēr bruka, ja, un Lehman Brothers bija nopietni, jo tad jau vispār bankas pazūd, Merrill Lynch pazūd veselu virkni, ja, bet Eiropā pat nepazūd neviens. Tad ar tām milzīgām lietām, kas tika darītas, ar milzīgu naudas pumpēšanu tās bankas tika saglābtas, un arī Latvijā mēs viņas saglābām, kā tur ir ZBRD ir iekšā un pa pārēk man galvās nesāk. Nu tā, uz 99,90% es vēl nesaku. Tas nozīmē, ka tā asinsrite, viņa nav apstājusies. Tas nozīmē, ka infrastruktūra, naudas apgrozībā ir dzīva. Tas ir pirmais pozitīvais moments. Un nav tik pozitīvi, ka tu varētu teikt, ka tu redz, ka tā asinsrite uzlabojās, ja, un tev ir enerģija vairāk, ja, ka tev asinsritē nav, tas kredīta apjoms vēl nav pieaudzis. Un tāpēc, ka tomēr visa ārstē savus brūcus, arī bankas tomēr laisa savus brūcus. Viņi tagad skatās, cik mums tā parāda būs tie sliktie kredīti. Tā kā baigi negribās dot, jo tikko iedod, tas iepriekšējais dotais izskatās švaks, labāk tad viņi, par to ir jāatbild. Te vesels bars ir nomainies Latvijā tiem, kas deva to naudu, tie jau vairs tur nav, jā, tie visi ir prom jau. Bet nav tik labi, ka tā asinsrite strādā. Pirmais, ka asinsrites sistēma ir dzīva, viens. Otrs, es tomēr domāju, ka tās Eiropas valsts, kam ir pilnīgi cits iespējas kā Latvijai, tomēr maksimāli. Viņas plānoja sākumā ielikt iekšā kaut kur apmēram 0,5% no koprodukta ekonomikā, tiešajā atbalstā. Tagad izskatās, ka vismaz uz martu ir ielikts iekšā to pie 3,3. Gan līdz 3 un vairāk naudas dažādos veidos. Vācija, piemēram, guldīja naudu un nacionalizēja. Viņi vienkārši deva naudu, teiksim, Komercbankai naudu, jo viņi piekļuva Rezidents banku, un viņi iegāja iekšā daļā. Viņi pat caur vācu pastu iegāja iekšā Deutsche Bank, kas ir svēta privāta lieta. Tur jau vairs nav 100% privāts. Vācija gāja to ceļu, ka viņi to ekonomikā naudu, viņi darīja tā, viņi nevis aizdeva, bet gāja iekšā kapitālā. Dodot kapitālā, un tev ir tomēr apgrozāmie līdzekļi. Tad es skatos, vēl daudzi itāļi gāja citu ceļu, nospļāvās uz visu un vienkārši garantīs kreditiem saviem uzņēmumiem. Fiatam tur visiem šitiem, kas tur viņiem vēl tur ir, vesels bars tur. Lielākoties auto rūpniecībai. Viņi vienkārši Berlusconi, es saprotu, ka daudz neskatījās. Bet tas arī palīdzēja. Un tas nozīmē, ka reāli, neskatoties, ka tie rādītāji vēl uz šodien ir smagi, tomēr es domāju, ka 10. gada pirmais kvartāls būs pirmais jau virs nulles augšējais gājiens, ka virs nulles sāk iet koprodukts Eiropā.
OECD valstīs arī tas vēl Amerika klāt, Japāna, lielās valsts. Un viņš sāk iet augšā, viņš ir pozitīvs jau virs 2% kaut kur 10. gada pusē. Un tad es nedomāju, ka viņi baigi kļūdās, jo, tad ir kaut kādām vēl papildus efektam jābūt. Jo kas ir pozitīvi? Cenas uz izēvielām vēl ar vienu būs zemes ar inerci, uz enerģiju un uz degvielu un visas tās lietas, kas palīdz tomēr atgūties no tām krīzēm. Un mēs iesim ar kaut kādu, es domāju, labākā gadījumā 3 mēneši, sliktākā gadījumā 6 mēnešu kavējumu. Un tas principā nozīmē, ka labākā gadījumā mēs esam ārā no tā kritiena 10. gada septembrī, un sliktākā gadījumā decembrī.